Augstajos ziemas mēnešos inženieru arsenālā var atrast īstu siltuma simbolu – dzelzceļnieku čuguna krāsni. Kātulveida plīts, jeb buržuika, daudziem asociējas ar lauku mājām, saimniecības telpām un krīzes laikiem. Bet redz, kas zina, ka šāda tipa krāsni aktīvi izmantoja arī dzelzceļnieki. Gan lai apkurinātu mobilās darbnīcas, gan lai sasildītu tās lokomotīvas, kas tika nogādātas uz remontu. Cilindriskās buržuikas aktīvi ražoja daudzās PSRS rūpnīcās, un to dizains praktiski nav mainījies kopš 20. gadsimta 30. gadiem. Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca nebija izņēmums, un šāda produkcija gāja no Lietuvas ar uzrakstu MPS 186. MPS nozīmēja Министерство путей сообщения, jeb satiksmes ministrija, bet 186 bija rūpnīcas kods PSRS rūpnīcu reģistrā. Mūsu reģiona šādus čuguna darinājumus joprojām var ieraudzīt lauku mājās un pat nopirkt internetā.